Šodien mēģināsim taisīt plovu šajā indukcijas pannā. Pirmo, ko mēs darīsim, uzkarstēsim, lai bišķi var apcept gaļu. Lai varētu pārbaudīt, vai viņa ir uzkarsusi, ja šitā lec ūdens pilīts, un tad viņa ir uzkarsusi. Gaļu mēs liksim iekšā tādos lielos gabalos, lai viņa būtu sulīga. Viņa uzreiz pielīt, bet tas ir, ja citur izmanto taukus vai eļļu, tad šeit nevajag, lai gaļa tiktu pagatavota. Gaļa pielipa, viss kārtībā. Tad mēs liekam virsū vāku, lai pāris minūtes viņa tur pakarsējās. Pagāja pāris minūtes, gaļa izdalīja tvaiku un to redzēt, kā griežas vāks. Tvaika blīvītības, bet mēs taisīsim vaļā, apgrozīsim. Atkal pāris minūtes pacepsim. Atkal jau tvaika blīvīte ir izveidojusies. Paņemsim, atkal apmaisīsim gaļiņu. Ir vēl apcept sīpolu. Taisam ciet un vēl pacepam sīpolu. Mums sīpola ar kādu laiciņu jau tā kā cepā, bet es nelietoju, negribu visu rādīt, ka jālieto ir eļļa. Es negribu lietot eļļu. Papromēs, kā būtu bez eļļas. Viņa tiek sīpola, lai bišķi ir apstiprinājušies. Vajadzētu pielikt dāzāt tomātu vietā, tomātu pastu, apmēram 2 karotes. Un vēl mēs pieliksim pa virsu sagrieztas burkānu strēnavītēs. Taisīsim ciet, lai izveidojās tvaika blīve un sutināsim kaut kur pusstundu. Lūk, tagad ir izveidojusies tvaika blīvīte un mēs plīti slēdzam uz mazākiem. Ja man bija uz 6, pārslēdzām uz 3. Lai viņš tagad tur savā sulā gatavojas. Kādas 30 minūtes. Tā lūk, tagad ir kādas 30 minūtes, viss te pasutaisījies, pagatavojies. Burkāni palikuši tādi mīksti un ļengani. Tā. Mums te ir jā, burkāni gatavi. Tas ir labi, gaļiņi arī ir. Tālāk mums vajag bišķi iebērt dažas garšvieliņas. Vairāk tādas pipariņi, garšvielu, laurlapiņu kādu iemest. Tas bija garšvielas te pipariņi. Jā, pāris piparus, jā. Tā. Tālāk mēs. Tagad paņemsim lēnām sabērsim. Šie ir rīsi. Mērcēti kaut kur stundu un kārtīgi izskaloti. Bišķiņi ieliesim. Lai parādās pie rīsiem, jā. Mums vēl vajag pabērt sāli.
Vajadzētu just, vai ūdens vēl ir vai nav iekšā. Pacepsim kādu 5 minūtītes. Atliek pielikt tikai ķiploku. Taisīt atkal ciet uz 20 minūtēm. Tā. Tagad taisam ciet. Pagaidām, kad uztaisīsies divīte, tad atkal slēgsim plīti uz mazāka. Un tā uz 20 minūtēm atstāsim, lai gatavojas. Tad pastīsimies, kas tur būs. Tā, pagājušas ir 25 minūtes, slēdzam ārā. Lai biškiņi, pat cik viņi ir uzkarsus, viņam biški var pastāvēt vēl. Tā, lūk, nu ir, es domāju, ka gatavs. Galvenais vajag uzmaisīt viņu. Tā, lūk, mans plovs ir gatavs. Varat nākt ēst, labu apetīti!